Lai arī visiem kino asociējas ar filmēšanas laukumu, dekorācijām, aktieriem, patiesībā vislielākais laiks filmas veidošanā tiek pavadīts pie datora. Gan rakstot scenāriju, taisot skaņu, montējot, kā arī veidojot vizuālos efektus. Šodien esam ciemos pie Māra Āboliņa viņa slepenajā studijā Priežu mežā ārpus Rīgas, uz kuru viņš tomēr nolēma atgriezties pēc ilgākas prombūtnes Kanādā un Jaunzēlandē. Šobrīd viņš palīdz 3 latviešu filmām, kuras gatavojas uzņemt tuvākajos gados. Namēji Gredzens, Dvēseļu putenis un filma par Knutu Skujnieku. Džeki sēž uz lauka uztaisītā būriņā, dekorācijām minimāli sēž un kustās, mēģinot nosimulēt to, kad viņi atrodas vilcienā braucošā. Un rezultāts ir lūk šāds. Tas ir Pūcīšanams, viņš ir sagrauts Bermontiādas laikā. Tā kā filma ir par Pirmo pasaules karu, kas ir pirms Bermontiādas, tad tā māja jābūt iekšā. Kā atspīdumu to kombinē iekšā. Veido tā kā stikla simulācija. Atspīdumu visu. Jau beigās aiziet. Tas ieilgums sanāca bezmazliet uz nedēļu, teiksim tā 5-6 dienas. 5-6 dienas. Šeit ir, pieņemsim, pavairošana. Tas ir safilmē viens un tas pašs cilvēks dažādās vietās. Dabūna beigās krauda vai ne. Viņš izskatījās tik mākslīgs, ka, nevarēja noticēt, ka tas ir bērns. Un filmas režisors ir indietis, un es iedomājos, ka viņam ir morāls kaut kādas, par to, ka jaundzimušo nevar izmantot, es pieņemu. Un tad nācās taisīt pāri animatronam 3D. Tas nozīmē, ka vajadzēja izdzēst to animatronu vispār uztaisīt tā, ka viņam tur ir kā nekas nav. Un tad redz, ka uztais 3D. Ļoti laimīgi stirniņi priecīgi reklamē produktu, vai ne? Bet īstenībā šeit stāv meksikāņu skarbais kaubojs un tur viņu ar laso aiz kakla un tā nabaga stirniņa elso, tāpēc, ka viņai spīd virsū prožektori, vai ne? Un viņi ir izsausinājuši. Tas ir kaut kāds 15. dublis, vai ne? Kur viņi tur to laso cenšas, lai viņi kaut kā tur labāk noreģē. Te ir tāds, tur arī parasta iela, vai ne, kas ir uzzīmēta nākotnīs, ir pievienota fons. Šis ir interesants, tas ir, nav nekāda sniega, un ir jāuztais sniegs, bet sniegs ne tikai tas, kas krīt, kas it kā ir puslīdz vietni, bet ir jāuztais viss aplidojums mašīnai, turklāt mašīna, nevis mašīna, bet kamera kustās. Pāri atspīdums. Šeit ir interesants, redz, kur tas ir oriģinālais materiāls, vai ne? Šāds viņš ir nofilmēts, un beigās viņš tiek uztaisīts lūk šāds. Tas ir, viņam jau ir pievienot vispār jumts klāt mājai, šī puse sniegs, un tas skats pilnīgi uztaisīts savādāk, kā viņš bija sākumā. Lūk šāds. Mēs redzam, ka tu aiziet pļauja tālumā, bet ir jāuzstājas riktīgs industriālais wastelands. Šāds, vai ne? Tas ir frackings, kur viņi to no zemes skalo ārā ķīmiski naftu. Tā liela problēma Kanādā. Pat indiāņiem atņēmuši dažus rezervātus, lai varētu to darīt. Tur diezgan sabiedrība pret to ir pret.
Bet joks ir tāds, ka šeit ka nekā nav. Līdz ar to tur ir pietaisīts klāt 3D, vai ne? Bet lūk šie, kas ir tie strādnieki cilvēki, tas esmu es un mani kolēģi.